Sveiciens visiem foršajiem raidījuma Iepazīst Tartu skatītājiem. Jau 4. reizi esam Tartu, lai kopā iepazītu un novērtētu Tartu turisma iespējas. Un šoreiz šī iespēja būs Gustu Jākapsona ģimenei no Alūksnes. Šajā raidījumā uzzināsiet, kā izgatavot pašam savu sviestanazīti, kāda izskatās bērnu rotaļtelpa Vanamoņas teātrī un kā pareizi jāgatavo mājas pelmeņi Igauņu gaumē. Gustu Jākapsona ģimene dzīvo sniegotākajā Latvijas pilsētā Alūksnē, kurā sniegs šoziem sasniedz pat 70 cm atzīmi. Tā kā piedzīvojuma braucienā uz Tartu devāmies aprīļa sākumā, tad mums visiem bija prieks par to, ka vismaz tur jau sācies pavasaris. Tradīcijas nelaužam un jau 4. reizi savu piedzīvojumu nolēmjam sākt skaistajā vecpilsētas ieskautajā Tartu Rātslaukumā. Jo pēc pirmajiem iepazīšanās mirkļiem saprotam, ka mums būs lieliski iespēja pavadīt laiku kopā ar ļoti draudzīgu, atraktīvu un labu humoru apveltītu ģimeni. Laiks iepazīties! Tētis Edijs, vecums 37, nodarbošanās ainava arhitekts savas firmas vadītājs. Hobiji – makšķerēšana, ēst gatavošana, intereses – hokejs. Māma Sigita, vecums 38, pēc profesijas medmāsa, taču šobrīd mājās auklē jaunāko ģimenes atvesītu lāsmu. Hobiji – glaznošana, tautasdeju dejošana, puķu audzēšana, intereses – augu izpēte un izzināšana, kā teica pārējie ģimenes locekļi, liela aktīviste. Vecākā meita Linda, vecums 11, mācās Alūksnes pilsētas sākumskolā 5. klasē un mākslas skolā. Ikdienā apmeklē teātra pulciņu, dejo un dzied korī. Brīvajā laikā patīk zīmēt, veidot rokdarbus, braukt ar riteni. Meita Elīna, vecums 10 gadi, mācās Alūksnes pilsētas sākumskolā 4. klasē, kā arī mākslas skolā un mūzikas skolā. Ikdienā dzied ansamblī, brīvajā laikā labprāt peld, veidot dažādas lietiņas no māla un plastilīna, kā arī zīmē. Jaunākā meita Lāsma, mūsu raidījuma jaunākā dalībniece, vecums 1 gads, kustīga, aburoša lēdija ar neatvairām smaidu. Hobiji – ēst, gulēt, spēlēties. Patīk instrumentu kastes, īpaši skrūvgriežņi. Priecīgi, labā omā un spītējot lietainajam laikam, esam gatavi sākt izpētes braucienu pa Tartu. Pirms tam dodam vārdu ģimenei. Vispirms es gribēju izrauties ārā no mājām, jo ikdienā dzīvojot, kā es saku, bildītas vienas tās pašas, man gribās, lai mainās kaut kādi kadri. Un man liekas, ka tad, kad jau brauc ārā no pilsētas, jau tāda patīkama kņudināšana jau ir, ka kaut kādi piedzīvojumi būs. Un otrām kārtām, Lāsmai tas ir lielākais ceļojums. Mēs gribējām pamēģināt, kā tas ir ceļot ar tik mazu bērnu. Un, manuprāt, Igaunija ir ļoti draudzīga mazuļiem ar bērniem. Vēlos daudz ko jaunu redzēt un piedzīvot kaut ko jaunu. Tāpēc, ka Alūksnē ļoti daudz sniega un šeit nav tik daudz. Tad nav gandrīz sniega. Galvenokārt, kā jau visiem gribas redzēt kaut ko jaunu un tas ir ļoti interesanti aizbraukt uz citu valsti ar savu ģimeni kopā un izbaudīt laiku. No šī brauciena es vispār sagaidīju to atšķirīgo no manas ikdienas. Jo šeit tā ir cita valsts un, godīgi sakot, un sajūtas uzreiz ir savādākas. Esam gatavi iepazīt Tartu! Iepazīstam Tartu! Te nu tiešām jūtam pārliecinoša attieksme, tāpēc dodamies uz pirmo turismu objektu – Igaunijas lauksaimniecības muzeju. Ilenurmas muižas kompleksā, netālu no Tartu pilsētas, ir iekārtots Igaunijas lauksaimniecības muzejs, kas lepojas ar savu lauksaimniecības tehnikas kolekciju un ekspozīciju lauksaimniecības un lauku dzīves attīstību Igaunijā cauri gadsimtiem. To papildina dravniecības, zemnieku transporta līdzekļu, salmu un bērzu tāšu izstrādājumu izstādes. Muzejs piedāvā izglītojušas programmas un dažādas radošās darbnīcas, kurās var iemēģināt spēkus kalēja darba veikšanā, koka izstrādājuma veidošanā, klūdziņu pīšanā, rudzemājas cepšanā, nacionālu rokdarbu veidošanā un citās amatu prasmēs. Šeit ir ko darīt tik vienas paudzes pārstāvjiem, gan lieliem, gan maziem. Muzejs ir moderns. Te ar savām rokām var aptaustīt graudus un citus priekšmetus, samīļot kādu šeit novietoto dzīvnieku, kā arī izmantojot datorizētās sistēmas, zīmēt, krāsot un izlasīt savu interesējošo informāciju.
Pēc interesantās ekskursijas esam nolēmuši paveikt ko praktisku. Arī šajā ziņā muzejs piedāvā plašas radošo darbnīcu iespējas. Sākam ar sviesta nazīšu gatavošanu. Izrādās, ka šādu aktivitāti ģimene izmēģinās pirmoreiz, un vēl jo labāk. Uz iepriekš izgatavotām sagatavītēm izveidojām plānu naža asmeni un pēc tam nopulējam ar smiltpapīru. Kad nazītis gatavs, katrs no var radoši izpausties un ar īpašu tehniku iededzināt uz nazīša sev tīkamākos rakstiņus, simbolus vai vārdus. Izdoma tiek likta lietā un abas māsas ķerās pie lietas. Kad iededzināšanas darbi paveikti, pienācis pēdējais apstrādes posms. Noklājām visu nazīti ar parasto augu eļļu un pēc tam lieko eļļas daudzumu noslaukām ar papīra salveti. Nu, viss gatavs. Ņemsim līdzi un mājās ēdīsim sviestmaizes uz nebēdu. Ja jau iesākām, tad arī turpinām ar radošiem darbiņiem. Kā jau katrai dāmai, arī mums patīk dažādas smukumlietas. Tagad pašām ir iespēja sev pagatavot skaistu piespraudi. Ķeramies klāt. Notamborēts rozītes pamatnē ar visparastāko lāpām adatu iestrādājam filca gabaliņus. Katrai savs krāsu salikums un visbeidzot gatavas arī skaistas piespraudes. Igaunijas lauksaimniecības muzejā padomāts arī par mazajiem ķipariem. Telpas ir siltas un tajās iekārtot arī rotaļstūrīši ar dabīga materiāla rotaļlietām. Nolemjam, ka arī tētim tagad pienāktos kāda vīrišķīgāka nodarbe. Kā atbalsta komanda, dodamies uz Kalējas mēdi, kur tētim būs iespēja pagatavot dzeles pakarmo drēbēm. Tētim ļoti labi sanāk. Viņš saņem komplimentus no vietējā Kalēja un galu galā iegūst paštaisītu drēbļu pakarmo. Lielisks atribūts, ko novietot, piemēram, pirtiņā. Visi apmierināti ar savu veikumu un guvumu. Tagad dodamies nobaudīt vieglas pusdienas vietējā muzeja kafejnīciņā. Paēduši un atvilkuši elpu, gatavojamies prombraukšanai, taču pirms tam vēlamies dzirdēt Gustu Jakobsona ģimenes iespaidus par Igaunijas lauksaimniecības muzeju. Sakarā ar to, ka mēs apskatījām tikai kaut kādus, teiksim, 20% no visa tās teritorijas un neredzējām īsti tās izjādes un traktorus, kas bija iesniguši vēl, tad es teikšu ļoti burvīgi, jo telpas bija siltas, bērniem ļoti pozitīvas un bērnu stūrīši bija, kur spēlēties. Vispār es esmu gandarīts par šo igauņu, teiksim, padarīto. Man ļoti patika tur. Man patika graudi un sēklas, varēja izjust, kā tas ir. Otrajā stāvā man patika, ka drīkstēja pataustīt. Tur bija zosis un tā. Tur ļoti patika, tur bija ļoti interesanti un nevarēja visu laiku sēdēt mierā. Bija daudz ko apskatīt bija. Tie datoriņi, kur varēja spaidīt pogas un krāsot. Un man patika tās mākslīgais zirgs un vēl tie graudi, protams. Es domāju, ka ļoti draudzīgs muzejs ģimenēm ar bērniem. Var būt interesanti gan ļoti maziņiem, gan jau arī tādiem lielākiem. Mēs redzējām varbūt tikai dažus procentus no tā, kā šeit var baudīt. Protams, pietrūka, ka nevarēja tuvāk tehnikai pieiet. Tas būtu bijis arī vesels piedzīvojums. Man vislabāk patika radošās darbnīcas. Teiksim, tādus nazīšus gatavot pirmo reizi kaut ko tādu darījām. Un bērnu rotaļu stūrītis. Mēs atpūtāmies tajā brīdī, kamēr lāsma tur izskatīja visas koka mantiņas, klucīšus. Tā kā tas ar maisi ar salmiem piebāzti, kur var vienkārši mazais rāpot pāri. Nu, un ļoti eiropeisks vai, teiksim, moderns šis muzejs. Ja, teiksim, ir patīkami, protams, arī tādā dabīgā šķūnī ieiet un paskatīties, kā tur glabājas senlietas. Bet ir arī otrs pozitīvais moments, kā
ir patīkami ieiet siltās telpās, jau modernizētās gan ar invalīdu liftiem, gan ar datortehniku. Un to, ka bērni var visu aiztikt rokām. Jo vienmēr tas nekāp, nelec un nelien, ja? Bet, teiksim, tepat graudiņus ar rokām pataustīt vai teiksim, tai aitiņai to vilniņu, jo pilsētas bērns, viņš izaug nezinot par tādām lietām un to aitiņu, bet nevar iedomāties, kāda tā vilna viņai ir. Tā kā ļoti pozitīvs atsauksmes. Igaunijas lauksaimniecības muzejam mēs dodam 5 koferīšus! Labs darbiņš, kas padarīts, un labi iespēja, kas uzkrāti. Pošamies uz nākamo apskates objektu – Vanemuinas teātri. Vanemuinas teātris atrodas pašā Tartu centrā. Gadu gaitā tas ir izaudzis par pilnvērtīgu profesionālo teātri, kura repertuārā ir dramatiskās izrādes un baleti, kā arī mūzikas uzvedumi, kas padarījuši to slavenu tālu aiz Igaunijas robežām. Vanemuinas teātris apmeklētājiem piedāvā ne tikai kvalitatīvas teātra, baleta un operas repertuārus, bet arī ekskursijas pa teātra telpām un iespēju apskatīt arī lielo 3000 tērpu kolekciju. Es pilnīgi jūtu, kā šeit smaržo pēc teātra. Vajag tikai, lai nodziest gaisma, un viss sāksies. Teātrī jūtama rosība. Šovakar šeit tiks demonstrēta operas pirmizrāde. Bet mums tik un tā ir iespēja izstaigāt plašās telpas un iepazīties ar teātra vēsturi un piedāvājumu. Teātrs piedāvā lielisku iespēju ģimenēm ar bērniem, kamēr vecāki dod skatīties teātra izrādi, pa to laiku bērnus var atstāt teātra ēkā esošajā bērnu istabā, kur tos pieskata jaukas auklītes. Te nu ir iespēja izspēlēties pēc sirds patikas, uzmērīt dažādus tērpus un iejusties jebkurās lomās. Vecākās ģimenes māsiņas mūs iepriecina arī ar pašu iestudētu Leļu teātra izrādi par bēgošo kukulīti. Te nu jums fragments nelielam ieskatam. Reiz dzīvoja vecmāmiņa un vectētiņš. Viņi iztepa garšīgo kukulīti, bet kukulītis aizmuka. Jāvok prom ātri mani apēdīs. Kopā ar Gustu Jākapsoni ģimeni esam iepazinuši un izpētījuši Vanemuinas teātri. Tagad vēlamies dzirdēt ģimenes novērtējumu par to. Iespēja noteikti pozitīvi. Ja par pašu teātri, tad vienkārši jauns, moderns teātris. Bet man visvairāk, protams, patika tā spēļu istaba un tā iespēja, ka var atstāt bērnu, kuru pieskata, un mēs savukārt varam baudīt teātri. Es pārsvarā spēlējos bērnu istabā, tāpēc es varu novērtēt bērnu istabu. Un man patika zīmēt, pārģērbties un spēlēt šo ģitāru. Es teikšu tā. Teātri iedalās divās kategorijās. Pilsētās, kurās ir teātri, un pilsētās, kurās nav. Šajā vienkārši viņš ir burvīgs. Un automātiski es tā iedomājos. Viņš to, ko var spēj sniegt, šī teātris ar savām papildus iespējām, teiksim, kas šeit tika rādīts. Gan lielā zāle, mazā skaits, sēdvietu un tas izvietojums. Vienkārši tas ir baudījums jau. Man ļoti patika spēlēties. Man patika rādīt arī ēnu teātri. Tas bija ļoti jauki. Un kā tu vērtē, ka tādā teātrī tāda spēļu istaba ir domāta tikai bērniem? Es to vērtu ļoti augsti, tāpēc, ka vecāki var skatīties teātri un bērnus atstāt šeit spēlēties. Es jau vienmēr esmu pārliecinājusies, ka igauņi domā par visiem. Gan par invalīdiem, gan par bērniem, par ģimenēm ar bērniem. Pilnīgi par visām iedzīvotāju kategorijām. Man ļoti patika, bet es domāju, ka šeit ir labāk mazākiem bērniem nākt, jo man tas bija tā kā par mazu. Zāle liela, ietilpīga. Pietrūka tikai tā, ka gribētos dzirdēt kaut vai kādu fragmentu no mēģinājuma. Vanemuina teātrim mēs dodam 4 koferīšus. Ar jaukām sajūtām dodamies prom no Vanemuinas teātra, lai kārtīgi ieturētos Aleksandrija viesnīcas kafejnīcā.
Ne tikai izskatās, bet arī ir neticami gardi, īpaši, ja aktīvi pavadīta visa diena. Pēc vakariņām šoreiz dodamies nakšņot uz mūsu naktsmājām viesnīca Dorpat. Labs rīts, kas labi sācies. Visi kārtīgi izgulējušies, dodamies brokastot uz Dorpat viesnīcas kafejnīcu. Par ēdienu izvēli te tiešām nevar sūdzēties. Kad vēderi pilni, arī garas stāvoklis labāks. Tagad vēlamies uzzināt, kāds tad būs ģimenes novērtējums par Dorpat viesnīcas piedāvājumu. Šī viesnīca ir vienkārši fantastiska. Gan apkalpošana, gan brokastis lieliskas un tas plašumi, tas numuriņš, divu istabu numuriņš kopējs, kad bērni vienā telpā, mēs otrā, un tomēr mēs varam viņus vēl pakontrolēt pa vidu, bija ļoti patīkami. Man ļoti patika, ka savienojās kopā ar durvīm, ka nebija tā jāiet apkārt, bet varēja pa vidu iziet. Ļoti jauks numuriņš. Mums ar meitenēm katram savas istabiņas. Vannas istaba, nebija lielie strīdi par to, ka abām divām meitenēm vienmēr vajag reizē tikt vannas istabā. Līdz ar to katra savā dušā izbaudīdamas to mirkli. Bērnam es biju tik patīkami pārsteigta, tad ar tādiem mīļiem persiku krāsas paladziņiem saklāta gultiņa un dāvaniņa vēl virsū. Tā kā es domāju, ka ģimenēm ar bērniem visideālākā viesnīca, ko es vispār varētu iedomāties. Šodien karstu ūdeni palūdzām virtuvē. Pilnīgi laipni uzreiz momentā palīdzēja piepildīt termosu. Tā kā es domāju, ja ceļo ar mazu bērnu, tad tieši šī viesnīca Tartu apmesties ir izvēle numur 1. Kā tev patika brokastis? Ļoti garšoja, tāpēc man patika, ka varēja likt, ka tur bija gatavs un varēja likt, ko tu vēlies. Apkalpošana bija ļoti jauka un brokastis bija garšīgas, varēja pats izvēlēties, ko ēdīs. Un gultas tiešām bija ļoti mīkstas, man bija ļoti labs miegs. Dorpat viesnīcai mēs dodam 5 koferīšus! Sakrāmējuši mantas, dodamies prom no mājīgās Dorpat viesnīcas uz mūsu šīs dienas centrālo tūrisma objektu Uhtī Krodziņu. Uhtī Krodziņš piedāvā lielisku iespēju atpūsties gan ģimenēm, gan skolēnu grupām. Sanajā restaurētajā Krodziņā